Bet gribu teikt, ka katru gadu šīs ieskaitas man pārsteidz, un Elīna, tiešām paldies tev, jo kā man laikam pa to gada vidu iet, kā nu iet, tā nu iet, bet tās beigas vienmēr ļoti jaukas un tāds emocionāls brīdis. Un var redzēt, ka jums, teiksim, nezinu, kā tur ikdienā ir, bet, teiksim, esot uz skatuves, var redzēt, ka jums ir tas kopējais, tas komandas gars, un ka var sajust to pulsu, un ka var sajust to centību, un ka gribas tur tiešām, un kad vienam otrai palīdzat, to ļoti labi var just malači jūs esat. Un Elīna pateiks, ka vēl pāris lietas, ja mēs esam uz skatuves, tad mēs zābakus noteikti nevelkam, tās vēl pāris lietas. Man ļoti patika, ka bija atnākuši pirmais kurs, kad viņi redz, ar ko jūs nodarbojaties, jūs esat bagātis, jūs esat tik daudz iemācījušās. Ja mēs būtu auguši, ja mums tā būtu bijis, es vienkārši būtu laimīga. Es esmu laimīga par to, ka jums ir iespēja tik daudz iemācīties, iegūt, un kāpēc cik tāds instrumentu komplekts maksā? Es nezinu, cik atsevišķi viens koferis maksā, mums bija 3 koferi par kaut $1000 vai 2000, es neatceru. Šis varētu būt kaut kādi $500-600. Līdz 1000. Laptos tas būs mazāk. Jā, tā kā es domāju, tas tā tiešām ļoti liela vērtība. Viņa šī ir ļoti smanēja, ja? Kāds nāk? Jā, tāds skatīties. Tā, es gribu tiešām pateikt paldies. Es atzinu, darbiņš, man liekas, ir izdarīts, Elīna, bet ieliks vērtējumu pati pēc kā tas ir. Paldies, Maņens, es novēlu veiksmi, es novēlu jums lielu izturību. Strādājiet, lūdzu, pie diploma referātiem, tas arī pienāks vējas pārniem. Jā, bet jūs esat malači. Tā turpināt, ja arī kaut kas neiznāk, vienalga jāizdara līdz galam. Izdariet līdz galam un redzēsiet, cik nemanot pienāks arī jūtīs. Es redzēsim. Mēs vakardienā ar dažām domām sēdējām un runājām par to, ka ir paldies. Mīši, paldies, Elīna, paldies tev. Tu esi forši. Tu vienmēr kādu pārsniedz ar kaut ko pilnīgi citu. Pagājuši gadu bija kaut. Es pagājuši laikam nebiju. Biju? Tu visiem eksāmiem. Jā, jo uz ieskatīt. tad bija sniegvaldību. Pagājuši, ka Ziemassvētkos bija sniegvaldību un 3 rūtīši. Labi, Mīši, paldies. Ja kas, tad jums droši vien neviens šodien 45 nenāks, tad sveikiet to un prasiet visus jautājumus. Jo pēc tam mēs prasīsim jums dažādas jautājumus.